Tā, nu re, kur ir jaunais projektiņš, ir iegādāt dzīvoklis. Izstāst drausmīgi, ir dzīvojis pirms tam mantu vācējs. Te viss ir pilns reķiņš, šitas jau ir iztīrīts. Te jau ir labi patīrīts, viens konteiners aizvests. Visādas radiotehnikas. Tā, re, kur ir otra istaba. Dzīvoklis diezgan liels. 54 kvadrātmetri sanāk. Nu tā, viens konteiners aizvests. Šodien saskaldīsim sekcijas, grāmatas, saliksim kastēs. Rītdien atbrauks Džeks, sarunāja pa 60 eiro, savāks visu, jo viņš vēd kurināt. Konteiners maksā, pieņemsim, 5-kubīgais 240 eiro uzreiz. Un tā kā šodien padarbosies, patīrīs, kaut ko skatāmies, kas te vērtīgs, kas te nav vērtīgs. Ka šitie visi šodien aizies projām. Nu tā, ļoti vecs dzīvoklis, te remonts nekad nav taisīts, tā ir 1930. gada māja, nu gan arī 100 gadi, kad nodot eksploatācijā. Nu tā, bet nu, dabūjām, tikām pie šitāda, remontēs skatīsies, kā ies, nu šitāds viņš arī ir, viss, nu, drausmīgs. Bet nu, ir ok, palēnām, tā kā jaunais projektiņš rokā, skatīsies, kā ies, vecais projekts vēl nav pabeigts, kad jau jaunais ir. It kā labi, it kā slikti, nevar saprast, bet kaut kā mēģinās sadalīt to laiku un enerģiju, lai viss ir izdarīts. Šitādā stadijā šeit izstāst šobrīd ir diezgan attīrīts. Cik nu varēja, te saliku kādas antīkās lietas, ko izstāst, ko varētu mošu pārdot. Uzreiz ārā nemetu. Ja kur šitā būs virtuves zona. Nu, tā te izstās. Šādi. Pārplānošanu jau iesniedzu. Nu, vēl nesamaksāju, vēl nav iesniegts BIS sistēmā, bet ir jau viss sāorganizēts 350 eiro plus apdrošināšana 25 eiro. Iesniedzu GASO prasījumu pārbūvēt gāzes trubas, kas te iet. Tā lēnām plānoju. Tā smuki iztīrīts, reku, ko šitos maisus parastajām izkastē sametīšu. Tāpēc kaut kādām nedēļām, 2, domāju, kad sāksim demontāžu. Ilgi domāju, ko darīt ar podiņkrāsni. Beigās sapratu, ka es viņu vienkārši jaukšu nost. Velns viņa zina, kādā stāvoklī viņa iekšā ir. Vietu viņa aizņem baigi daudz. Tā arī nebūs primārā apkure dzīvoklī. Tāpēc jauks viņu nost un šito sienu iespējams pārbīdīšu pa 40 cm vairāk uz turieni. Lai vairāk vietas lielā istabā. Nu tā. Šeit vispār bija plāns, iespējams kaut kad nākotnē realizējuši pārtaisīt logu pa durvīm, par cik pirmais stāvs, un te uz pagalmu pusi uztaisīt terasīti maziņu ārā. Bet, nu, tur, cik es saprotu, tad jāņem lielā būvatļauja, tas nav tik vienkārši, jo sanāk iejaukties jau mājas nesošajās konstrukcijās un kopīpašumā, tāpēc šobrīd izremontēs, un tad iespējams nākotnē kaut kad tur uztaisīs loģijas durvis. Ot. Šitās visas sienas pilnīgi tiks jauktas nost, viss te būs līdz nulītei. Nu ko, nākamā demontāža sākusies. Kur raujam sienas nost, vakardien sākām. Tīri iesildījāmies, pastījāmies, kā te nāk nost, kas te vispār pārsega notiek. Īsumā māja ir 1930. gada, nezinu, kad te bijis, nav taisīts remonts, bet sanāk, kad visa apmetumam apakšā ir vēl šitāds koka karkas pa lielam 10 cm. Tādā ziņā tās sienas forši nāk nost, jo apakšā ir tīrs ķieģelis. Kur arī var redzēt. Tā kā pagaidām raujam nost, skatāmies, kas te notiekās. Tā pirmā siena vakardien sākām. Te pagaidām vēl stāv kaut kādas mantas. Tās šodien uz garāžu sanesīsim. No tā, redzēsim. Ceru baigi, ka pa nedēļu mums te sanāks visu izdemolēt. Nu, šodien parādīs laiks, kā mums ies. Labi, ka pirmais stāvs, rekur 8-kubīgais konteiners paņemts. Pagaidām dēļus, rekur krāmējam blakām ir doma, iespējams kāds ir gatavs atbraukt malkai savākt. Baigi atbrīvotu vietu, jo konteineri šobrīd ir nenormāli dārgi. 8-kubīgais tagad 300 eiro, nu, cenas viņiem arī aug, ik pa mēnesim. Nu tālūk, ļoti labi, kad griezti ir betona pārseks. Sākumā likās, ka koku, jo visiem pārējiem stāviem ir koki, bet pirmiem stāvām ir metāla sliedes un betona pārseks.
Nu, kur ir viena plaisa, bet tas tieši gar sliedi iet. Nezinu, cik kritiski tas ir. Bet tā vispārējā griezta diezgan labā stāvoklī ir. Tā, nu mazais update-iņš. Rekur vakardien iztīrīt pilnībā šitā istaba. Noņemts rekur te. Visas standards izņēmām ārā. Un rekur visu virtuvi vakardien iztīrījām tās un tās sienas. Nu, un šodien rekur sākām jaukt nost. Trešā diena iesākusies. Nāk diezgan labi nost, jo te visi ir koka dēļi. Augšu atlauza, apakšu atlauza, izloc viņus ārā. Un tā, apmetums daudz nāk nost, konteiners pildās. Bet, nu, baigi ceram, ka mums pietiks ar vienu. Tas ir neskaitot kokus. Tā, nu, demontāšu pēdējais posms. Jaucam nost veco podiņu krāsni. Tā mums tristās. Te nu mēs esam, demontāža gandrīz beigusies, kaut kādi sīkumiņi palikuši, pa stūrīšiem kaut ko vēl noņem, bet pa lielā mērā ņemot viss ir izņemts. Mazliet jāizņem. Te vēl stūris ir ārā, kur bija arī uzbetonēts, te kādreiz bija podiņu krāsnes. Te es roku vaļā trubām, lai jau pirmais ir, kad jānāk santehniķiem jāpārtaisa visu. Te ir cik tālu iet ūdenstrubi, ūdenstrubus jāmaina no kāpņu telpas, kur pienāk galvenais ūdens, tur vecās trubas iet. Tāpēc tas uzreiz ir jānomaina. Te viss būs jāmaina. Sanāk trubas laidīšu līdz sienai un gar sienu, lai nav te pa vidiņu. Tas jānoņem, jāizmūrē. Nu, rekur tāds brīnums. Te gāzes truba tāda iet caur visu dzīvokli. O, tas man smuki jāpārtaisa te, lai viņš pa griestiem aiziet. Nu, šādi izstās istaba. Pa lielam divas istabas, kad nojaukts viss ir. Tā, lūk. Pirms pāris dienām, kur sākām krāsni jaukt nost, bet, nu, jau mums vairāk nav, kur mēs piepildījām vienu konteineri. 8-kubīgo, tad bija kaimiņieni paņēma uz 10-kubīgo konteineru, mēs tur mazliet sametām izdeģus, un tagad mēs aizpildījām šito krāsni sametām iekšā vecajās bedrēs, garažās, jo viņas tāpatās jāber cietbūt, un tu mēs tos būvgružus apakšā sametām, bet vietā aptrūkās. Tā, nu atskājām iztīrīt krāsni, iztīrīt te visu. Tā kā ceram, ka tā pēdējā diena visu iznest ārā, iztīrīt. Liekam cukurmaisos, nesam garažā, šobrīd nav opcija paņemt konteineri, atstās to problēmu uz nākamo gadu iztīrīt, izvest visu. Nu, tā izstās. Te rekur jāsaprot, kas notiek ar kanalizācijas un ūdens trubām. Kroči te viss zemākajā procesā punktā esam šobrīd. Esam apakaļ šajā dzīvoklī, tā arī te viss ir stāvējis, bet šobrīd paņēmām vēl 8-kubīgo konteineri. Iznest, sapratām, ka šitā vecā podiņa siena krāsnes mūrīts ir jājauc nost, jo augšā iet metāla slieda, tur viss kārtībā šito visu izjauks ārā, tad, kad ielies grīdu, tad te droši vien kādiem gāzbetonu blokiem aizmūrēs ciet. Un jāiznes ārā ir 5 līdz 7 cm vēl vecā grīda, jo es sapratu, ka tomēr likšu 10 cm puķiku siltinājumu, nevis 5. Un tad siltajai grīdēji, Džeks teica, tam ir jāatstāja vieta 20 līdz 22 cm līdz 0. atzīmē, nu, kas ir mums, kur ieejai. Nu, tā kā tā, atkal esam pieķērušies šeit. Par cik ir konteiners vēl garažs, bišķi patīrījām. Tālūk. Nu tā, 8-kubīgais konteiners, gandrīz pilns. Tā mums izstās pēc vienas dienas. Nu ko, mauc otro dienu, šodien esmu viens. Dabējuši, kas mums te palika. Tad, jā, vakariem pabeidzām. Šī istabā noņēmām nostos, nezinu, 5 līdz 10 cm. Tā, lai ir līdz 20-22 cm grīdē paliek. Rekur veco podiņu mūrīti. Nojaucām nosteikt te pēdējos kaut kādus ķieģelīšus vācu. Nu, un šodien palicis ir tad šo zonu visu arī iznest ārā 10 cm. Nu, konteinerā tā, ka vieta jau iet uz beigām. Bet es baigi ceru, kad šo sanāks visu izdarīt. Tā, nu konteiners pilns līdz malām. Beigās vēl uzmet virs kaut kādu veco mašīnas salonu. Pielādēju, nu tā ka maksimāli. Tā, nu ļoti ātri, īsi un konkrēti. Esmu iznesis visu smilti arī.
Te bišķi palika kalniņš, bet tas ieies apakaļ bedrē. Nu tā, baigi sagurs esmu, viss laiž projām. Te viss arī čotka. Pagaidām tas viss.